Ar šo mēs pievērsīsimies Katarai. Vīrs, kurš izveidoja mūsdienu Kataru, ir miris, un viņa mantojums ir viens no sarežģītākajiem mantojumiem mūsdienu tuvajos austrumos. Šejs Hamads bin Halifa Al Thani ir miris 74 gadu vecumā. 18 gadu laikā kā emīrs viņš pārvērta mazu nomaļu Persijas līča valsti par globālu lielvaru, izveidojot Al Jazeera, iegādājoties Harrods, rīkojot pasaules kausu un izveidojot vienu no ietekmīgākajiem diplomātiskajiem tīkliem pasaulē. Viņš arī uzņēma Hamas teroristu grupējumu, bija pirmais valsts vadītājs, kurš apmeklēja Gazu pēc tam, kad Hamas pārņēma varu, un veidoja ciešas attiecības ar Irānu, kas viņa kaimiņiem radīja lielu nērtību. Un tad viņš 2013. gadā brīvprātīgi nodeva varu savam dēlam, kas līča reģionā ir taju nepieredzēta rīcība. Un šis dēls, pašreizējais emīrs, tagad medijē ASV un Irānas karu, vienlaikus tiekot bombardētam no Irānas puses un uzņemot lielāko ASV reģionālo aviobāzi. Tagad Katara noteikti nekad nav bijusi viegli ierindojama kādā kategorijā. Šejs Hamads par to parūpējās. Tagad pievienojas doktore Ariela Admoni, Katāras eksperte no Ariela Universitātes un Jeruzalemes stratēģijas un drošības institūta. Doktore Admoni, cik nozīmīgs ir šis zaudējums Katārai un reģionam? Pirmkārt, paldies, ka uzaicinājāt mani. Joprojām vēstniecībās, piemēram, Lībijā vai citās vietās Āfrikā, mēs varam redzēt pie sienas blakus pašreizējā emīra attēlam Šeiha Hamada attēlu. Un šī iemesla dēļ mums jāatcerās, ka pašreizējā emīra mantojums patiesībā balstās uz viņa tēva sasniegumiem. Un šī iemesla dēļ pat oficiālos pasākumos, piemēram, kā jūs minējāt, pasaules kausā, kā arī citos oficiālos turnīros un oficiālos matēļiem pasākumos Dohā, mēs redzējām, ka emīrs, iepriekšējais emīrs, bija viens no izcilākajiem viesiem. Un šī iemesla dēļ tas nav tikai simbolisks, bet arī simboliskā nozīmē. Mums jāatcerās tas, ka viņš, kā jūs iepriekš minējāt, prata veidot Kataras tēlu. Pat viņa rīcība 2013. gadā, kad viņš it kā atkāpās, un īstais iemesls bija veselības stāvoklis. Bet Katara prata to pasniegt kā unikālu Persijas līcī, un tas ir raksturīgi Kataras rīcībai – būt unikāliem līcī, neskatoties uz to, ko domā pārējās līča valstis. Pareizi. Šeiks Hamads veidoja Kataras ārpolitiku balstoties uz ļoti konkrētu ideju, un tā bija, ka maza valsts var padarīt sevi neaizvietojamu visiem vienlaikus, arī ienaidniekiem. Viņš vienā valstī uzņēma gan Hamas, gan ASV militāro bāzi. Es domāju, cik ilgspējīgs ir šāds modelis reģionā, kur tagad valstīm tiek prasīts izvēlēties puses. Es domāju, ka 1990. gados, kad Šeiks Hamads, mums šajā kontekstā jāpiemina Šeiha Hamza, viņa otrā sieva, un HBG, Hamads bin Jasims, ir premjers, ir bijušais ministrs vai premjerministrs, divi citi būtiski stratēģijas locekļi, bet jebkurā gadījumā šie trīs faktiski izveidoja, ja drīkstu teikt, modeli, kas 1990. gadā šķita vislabākajā gadījumā nestabils. Un bieži mēs redzējām ziņu kanālos, Katara jautāja, kā jūs saglabājat šo līdzsvaru? Bet vai drīkstu teikt, ka jo ilgāk šis process ieilga, Katara šajā procesā kļuva arvien noteiktāka? Patiesībā visas puses, gan Irāna, gan Hamas, diemžēl arī Izraela un galvenokārt ASV, patiesībā izrādīja Katarai uzticības kredītu. Katarai tas ļāva vēl labāk saglabāt šo nestabilo līdzsvaru. Tagad runājot par Kataru, palieciet ar mums, jo es vēlos jums par to pajautāt. Katarai patīk izlikties, ka tā ir draugos ar visiem. Kataras valsts ieguldījuma fonds, acīm redzot, tagad uzliek veto dzelzs kupola ražošanai Vācijas automašīnu rūpnīcā. Fonds pieder gandrīz 17% Volkswagen balstiesību, un tas ir bloķējis darījumu, kura rezultātā Izraēlas aizsardzības uzņēmums Rafael būtu ražojis dzelzs kupola komponentes Volkswagen grūtībās nonākušajā Osnabrikas rūpnīcā. Šis darījums būtu saglabājis 2300 vācu darba vietas. Tātad kāds ir Kataras iebildums šajā gadījumā? Viņi saka, ka iemesls ir saspīlējums attiecībās ar Izraēlu.
Ņemiet vērā, ka, lai gan dzelzs kupols ir sistēma, ko Izraela izmanto, lai notriektu Irānas raķetes savās debesīs, tā pati sistēma ir izmantota arī, lai notriektu Irānas raķetes, kas tika izšautas uz Persijas līča Arābu valstīm, proti apvienotajiem Arābu Emirātiem. Tātad, atgriežoties pie doktora Ariela Agmona, es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par šo situāciju. Katara vienlaikus ir arī ASV militārais centrs. Tā ir starpniece attiecībās ar Irānu, Irānas mērķis, un tagad tā vienas nedēļas laikā bloķē dzelzs kupola ražošanu NATO sabiedrotās valstī. Vai tā ir ārkārtēja diplomātiskā veiklība, vai arī Kataras bēdīgi slavenā politika censties būt visiem, visi beidzot sāk izjukt īsta karaspiediena rezultātā? Nē, daļa no šī nestabilā līdzsvara ir nepieciešamība saglabāt noteiktus elementus, piemēram, islāma pusi. Oficiālā, vai, ja drīkstu teikt, visnoderīgākā metode Katarai, lai saglabātu islāma pusi savā pusē, ir būt pret Izraēlu. Īpaši, kad runa ir par militāro produktu aspektiem, Izraēlas militāriem produktiem, ar kuriem Katara nevar būt saistīta. Mums jāatcerās tas pats QIA, kas tagad vetoja šo darījumu. Šis darījums ir galvenais. Daļa no tās vadības ir Nasers Al-Hulaifi, Parīzes Saint-Germainas īpašnieks. Un mēs redzējām Parīzes Saint-Germainā pret Izraēlu vērsto noskaņojumu un Palestīnai un Hamas labvēlīgu noskaņojumu. Tā nav nejaušība, ka Katara cenšas saglabāt savu nestabilo līdzsvaru. Veids, kā to panākt, ir uzbrukt Izrēlai un tikt attēlotam kā draugam visiem, izņemot Izrēlu un faktiski ierobežot Izrēlu. Un tāpēc, kad Izrēlai, diemžēl, viņi ir vajadzīgi izlūkošanas sadarbībai un tam līdzīgi. Atkal tikai atklātie avoti, bet tomēr šādi Katara saglabā savu pozīciju. Un interesanti redzēt, vai Izraēlas ārlietu ministrs Hagana saka, ka tas ir izņēmums, kas varbūt samiknos Vācijas iedzīvotājus. Un īpaši, ja Katara mēģinās kompensēt Vācijas iedzīvotājus citās institūcijās, piemēram, kā daļu no šī nestabilā līdzsvara. Nu, ziniet, doktor, man jāatzīst, ka Vācijas drošības eksperti publiski ir brīdinājuši, ka Eiropa nedrīkst kļūt atkarīga no Persijas līča valstu investoriem, kuri var uzlikt veto aizsardzības lēmumiem tieši tāpat kā šajā gadījumā. Bet mums ir beidzies laiks. Es vēlos jums sirsnīgi pateikties, ka pievienojāties mums. Bija ļoti interesanti dzirdēt jūsu viedokli.